sāksies Latvijas OptiBet hokeja līgas spēle, kurā savā starpā sacensties Liepājas hokeja komanda un Elektrēnu Enerģija. Komanda nebija noskaņojusies, lai gan spēles gaita to absolūti neliecināja, un šeit jau ar pirmajām, bet jā, pirmiem diviem pieciniekiem izmaiņa nav. Šeit diezgan bīstama epizode pie viesu vārtiem. Tur klubdam krizdami. Mūsējie mēģina, laukuma saimnieki mēģina iebakstīt ripu vārtos. Savukārt Elektrēnu komanda visiem spēkiem to cenšas nepieļaut. Uzmetieni ne uz spēku, bet uz precizitāti, varbūt uz cerību, ka pamainīs ripas lidojumu virzienu. Un Aslēņķis, ripa nav vārtos. Ir momenti, ir iespējas tagad vairākumā. Gols! Gustavs Krūmiņš uzmet, vai bija rikošets, to mēs vēl paskatīsimies. Krūmiņš faktiski no zilās. Arī šodien viņš ir laukumā, 33. numuru. Lielisku spēli ar aizvadīja Miļuns, tā teikt, rezultatīvāko spēlētāju septītniekā, bet tagad tomēr tiek realizēts skaidriskais vairākums un rezultāts kļūst 2-0. Pazaudēja, tā teikt, sagrupējās aizsardzībā vairāk labajā pusē Enerģijas spēlētāji. Statistikai ticēsim. Eleganti gribēja šeit nospēlēt, sadarīt mainieki. Svars. Spēle uz zilo līniju. Metiens. Arī plaukums stūrī. Atkal paliek, teikt, viss piecinieks presingā, jo šādu ainu mēs redzējām pirmajās 20 minūtēs. Varētu teikt, ka aktivizējušies ir Enerģijas hokeisti. Butāns saspēlēs ar Krūmiņu, Krūmiņš met un precīzi spēlē Arkādijs Grigaravičs Reizins. Šo vadību neizdevās, nesapratās mainieki ar vārtsargu. Viens uz otru gaidīja, kurš tad pirmais dosies pēc šīs ripas. Īsas maiņas arī Enerģiju veids. Viņiem ir ierobežotāki resursi šīs dienas mačā. Sadalsks paliek ripu zonā. Tur šķiet satuvinājās. Bet viss noteikumu robežās. Svars spēlē uz labo malu. Metiens, Leņķis as un pretinieks tāds, kur grūti, vai kāda kļūda, vai. Un gols, lūk, ar ko beidzas šāds misēklis, šāda kļūda. Jāizsūt stūrī nokaunēties. Bērziņš mums brīnums sastrādāja šajā situācijā. Nebūtu peļami. Būtu arī trešos vārtus. Vēl viens uzmetiens un vārtu guvums šķiet. Tur gan arī vārti izgrūstīti. Neizpratnē Enerģijas vienība. Jā, redzam, ripa vārtos. Un rezultāts kļūst 3-1. Kad līdz otrā perioda beigām palikuši tikai 16,7 sekundes. Varbūt domās jau Elektrēnu komanda bija ģērbtuvēs. Ne īsti skrien pakaļ vadošajam četrniekam un ne īsti lejas gala četrnieks apdraudēja Prizmas stāvokli. Tad šis zaudējums varbūt kā visādas citādas resursus. Labu momentu, bet tāda jauda, kāda bija spēles otrajā trešdaļā, mēs tādu vairs neredzam.
Tūlīt jau arī būs 9 minūtes aizvadīts. Nu, lai sāsinātu situāciju, viesiem notiek kaut kas jāpieliek, jāatgūst. Liepāja savukārt var droši kontrolēt spēles gaitu. Labs tagad ātrums viesiem. Labs temps, labs ātrums. Mainieks zonā, atkal izstājušies kārtēji vairākumu kombinācijai. Oi, kas pa konfekti. Man liekas, ka amerikāņi kaut ko līdzīgi mums iemet. Nu, tāda. 5-1 gala rezultāts. Apsveicam Liepājas hokeja komandu.